Un nākamā nedēļa mums, protams, uzreiz bija rogainīga nedēļa. Ja kāds nodarbojās ar orientēšanos sportu, tad zina, ka tās ir tādas orientēšanās sacensības pilsētas leģendas, kas šoreiz notika Rīgā. Parasti viņš ir tāds nu, diezgan pilsētas skrējiens, diezgan ātrs. Līdz ar to, ja tādās klasiskajās orientēšanās sacensībās mēs plānojam pa mežiem, neceļiem, purviem savu ātrumu apmēram ar 5 km/h, tad šeit tu tā kā zini, nu, kad ar 7 km nu, vajadzētu tikt galā. Nu, tas automātiski uz 6 stundām jau nozīmē maratonu. Bet ņemot vērā, ka divi garie skrējieni man jau bija aiz muguras, es vīram saku, viss 7 km/h tas ir par daudz. Es tik daudz nevaru skrienam, nu labi, 5 par maz, saku, skrienam 6, 36 km mums abiem pietiks. Rezultējās tas ar to, ka šis, nu, patiesībā gan nemaz nebija pilsētu skrējiens, šis šoreiz bija Spilvslidu laukā, un mēs izbaudījām visu iespējamo marta klasiku no saulītes un plus 15 grādiem līdz bridienam vairāk kā puskilometra garumā pa ūdeni, kuru vēl klāja ledus. Atdauzījām apakšstilbus pret ledu, kājas man sala tā, kad man gribējās kliegt, un vienīgais, ko es darīju, lai nekliegtu, sāku dziedāt, jo kaut kā tā skaņa bija jādabūna no sevis ārā, un tu saproti, tu nezini, cik ilgi tas murgs vilksies, bet tu jau tik ilgi ej, kad saproti, ka atpakaļ iet arī vairs nav nekādas jēgas, un tu ceri, ka kaut kad tas ceļš beigsies un nākamais būs labāks. Paldies Dievam, tā arī bija. Un neskatoties uz to, beigās tas mūsu ātrums bija, nu, priekš mums diezgan atzīstams. Un mēs pieveicām ar visām peldēšanām, brišanām, tomēr tos 43 kilometrus. Tā kā bija labi un nebija nemaz tik grūti, kā likās sākumā. Un tie ir atkal tā galva, tā, ka tu plāno saprast, cik daudz tu noskriesi, mēģināt izvērtēt, cik tu vari reāli fiziski un cik tev gribas vai negribas mentāli to darīt. Jā. Un tad vienmēr pirms tiem skrējieniem saprast, nu, mēģināt atrast to atbildi, kāpēc es to daru, kāpēc man to vajag. Jā, un tas, ko es novēlu, varbūt arī visiem citiem, kas baidās, jā, mans temps tur ir vienalga vai 7 minūtes, vai 8, vai 9 minūtes, kad nav svarīgi, kāds ir tavs temps, svarīgi ir iet un darīt vienkārši, un darīt sev par prieku, jo mēs to tiešām nedaram nevienam citam par prieku. Un būs cilvēki, kam būs svarīgi šis rezultāts, un tad ir, nu, tad ir tas iemesls jums varbūt pielikt daudz lielākus pūles treniņiem un saprast, jā, es trenēšos nopietni, jo man ir svarīgi būt uz tā piedestāla, bet tu vari arī trenēties tieši tik daudz, cik tu vēlies, lai tas tev sagādātu prieku, un, nu, lai nebūtu tā, ka uz treniņu tu ej kā uz darbu. Kaut kā man jāatzīst, ka treniņš ir manā dienas plānā, un es uz viņu eju kā uz darbu vienmēr. Jā. Tas ir, tas ir tāds, ka, nu, ja jūs neieliksiet to treniņu dienas plānā kā obligātu pasākumu, bet atstāsiet viņu, es viņu darīšu kaut kad, kad man sanāks, es dodu 99%, kad jums nesanāks, un līdz ar to, ko es arī saviem pacientiem saku, jo loģiski es viņus audzinu visu laiku, ja, kad ir jākustās un ir pareizi jāēd un ir jāvingro. Un es, protams, nepieņemu no viņiem atrunas, ka nav laika, jo, ja man ir laiks, tad arī tev ir laiks. Tad to, ko es saku, svarīgākais šo treniņu ir ielikt savā dienas plānā, nu, ierakstīt. Tev ir jāzina gan konkrētas dienas, kad tu to darīsi, gan patiesībā tev ir jāzina konkrēti laiki, kad to darīsi. Nu, man nedēļā var būt, protams, ka man var mainīties dienas plānu, tad es Gintam dodu ziņu, ka šoreiz treniņu tomēr sestdienā, nevis svētdienā. Bet es zinu, ka man 4 reizes nedēļā šis treniņš ir, un varbūt man ir tā viena diena, otra diena, kad, nu, ok, ja es nepaspēju no rīta izskriet, nu, tad es zinu, ka, nu, tad es to darīšu naktī. Bet, nu, man ir A un B plāns, bet man nav C plāna, ka es to nedaru. Tā kā tas būtu svarīgi par treniņiem. Gribēju uzprasīt, tu vari pastāstīt lielākos vai garākos skrējienus, kurus tu esi veikusi?
Kas tev palikuši atmiņā tādi iespaidīgākie? Ne, nu, iespaidīgākais kilometru ziņā man noteikti ir bijis Rīga Valmiera, kas bija arī, nu, tas nebija mans pirmais ultramaratons, jo, protams, visos rogainīgos mums sanāk ultramaratoni, bet tas bija tāds šoseis skrējiens, un pirmajā gadā, kad es gribēju viņu skriet, tas, ja nemaldos, bija 2023. gads, es trenējoties viņam savainoju kāju, 3 mēnešus es vispār nevarēju staigāt, un tajā brīdī es sapratu, ka tomēr ar skriešanas treniņiem vien ir par maz un ir obligāti šiem te garajiem gabaliem nepieciešams arī fizioterapeits, kas sagatavo arī dziļo un iekšējo muskultūru, un tad es pieslēdzu 2 reizes nedēļā savu fizioterapeitu, un nu, tad jau visas gan sagatavošanās šiem te garajiem skrējieniem, gan arī paši skrējieni un atkopšanās pēc skrējieniem patiesībā ir ļoti viegli. Es nevarētu teikt, ka man no kāda garā skrējiena kādreiz būtu bijis grūti atjaunoties. Nu, sliktākais, kas parasti notiekās, ir, ka tev 2 dienas kājas sāp, ka tu, tā ir kā kliba pīle un nevar īsti pa trepēm uzkāpt. Bet tad atkal Gins ir nejauks, viņš liek skriet, un tad jau pēc tā skrējiena atkal viss ir kārtībā. Līdz ar to, ja vien tāda iespējas, visiem arī saka, ir jāņem savs fizioterapeits. Jo pārējie, protams, man atmiņā ir mans pirmais kalnu maratons Madeirā pagājušā gada aprīlī, jo agrāk man šāda pieredze ar kalnu maratoniem nebija. Un izņemot to, kad mums bija ar Gintu izstrādāts šis te kalnu treniņu plāns, mēs aizbraucām kā baltas lapas, un mums nebija ne mazākās jausmas, ko no visa šī skrējiena gaidīt, kas var notikties kalnos un kāds vispār kopā izskatās. Mēs izvēlējāmies 42 km distanci, un tā bija tāda narkotika tagad maniem kalna ultramaratoniem. Tas bija tāds wow, kad es sapratu, jā, tas ir tas, kas man arī patīk, un es pat tagad nevaru saprast, kas man patīk vairāk rogainīgi vai šie te kalnu maratoni, jo, lai arī kalnu maratoni varbūt tehniski ir sarežģītāki, ar lielāku slodzi, viņi tomēr vairāk vai mazāk ir par takām, ko nevarētu teikt par rogainīgiem, kur tev jābrien pa ledus ūdeņiem, jābrien cauri brikšņiem, purviem, jārāpjas pāri visādiem baļķiem un necaurējamām vietām, un tas ir tik fiziski grūti, ka es sapratu, ka kalnu maratona ir tas, kas ir tā pati rogainīga versija, tikai vieglākā formā, vismaz nekur nav jālaužās. Es iespējams neesmu tādos ļoti sarežģītos kalnu maratonos vēl bijusi, tā kā man vēl viss priekšā aplausties. Bet, jā, tie skati, viens ir fiziskais, kas ir ļoti varbūt sarežģīts šajos kalnu maratonos, bet, protams, tā ir citas valsts iepazīšana. Tie ir skati. Es cenšos izvēlēties gan rogainīgus, gan kalnu maratonus, valstīs, kurās man gribas pabūt un kurās es varbūt citkārt vispār nebūtu. Un tā ir tik fantastiska iespēja iepazīt dažādas valstis. Un ar tādu pievienoto vērtību, kā es vienmēr smējos, mēs taču nebraucam vienkārši atpūsties, mēs taču braucam skriet, un tas ir tāds attaisnojums visiem citiem. Tas nav atvaļinājums, tas ir darbs. Nākamais, droši vien diezgan tehniski sarežģītais būs Gaujas kalnu maratons tepat Latvijā. Un sarežģīts viņš visnotaļ būs no tā iemesla, ka mēs paņēmām, diemžēl, garāko distanci. Un tad es saprotu, ka man atkal būs jāmokās gan treniņos, gan pašā distancē. Bet, kā es to jau redzēju tālāk. Tad jau mēs atkal skatāmies kaut kur bišķi tālāk.
Man vēl tāds, pat cik man Meksikā nesanāca tas džungļu maratons, es tā kā nedaudz skatos Taizemes vai Malaizijas virzienā, kad tur varētu varbūt nokļūt, jo Taizemē man ļoti uzrunā, tur ir tāds Alutas kalnu maratons, kur viņi arī skrien ne tikai pa kalniem un džungļiem, bet arī brien caur alām, caur ūdeni. Tas man liekas tāds O, interesants, bet viņš ir maijā, līdz ar to jādomā, vai tur var kaut kā nokļūt. Un Malaizijā, starp citu, ja kāds grib braukt, ir 18. septembrī. Nu, tur gan es braukšu, tad es dabūšu lēts biļets. nu jā, Nu, jā, un tāds pavisam mums liels izaicinājums jau visai ģimenei. Nu, ar manu jaunāko meitu ir nākamgad septembrī, kur mums ir plānots pasaules čempionāts rogainīgā Austrālijā. Nu, izaicinājums varbūt, kad nav pats rogainīgs tās 24 stundas, bet tas, ka tas ir Austrālijā, un arī, nu, kāpēc mēs tur braucam, tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs, ka citādāk mēs uz to Austrāliju jā, neaizbrauksim. Jo pagājušā 24. gadā mēs tieši tā nokļuvām arī Kalifornijā, Lielajā kanjonā, jo tur bija pasaules čempionāts Rogainīgā. jā. Nu, Ilva, ko tu nobeigumā novēlētu skatītājiem, klausītājiem? Nu, noteikti izvirzīt mērķus un mērķus, kas ir jūsu mērķi, nevis ko citi no jums sagaida, kaut kādus rezultātus vai kaut kādas citu cilvēku expectācijas, bet tikai jūsu mērķus. Vispirms saprast, kāpēc jūs skrienat, ko jūs ar to gribat panākt, un tad šos mērķus celt augstāk, kaut vai tiešām apceļot pasauli, paskatīties, kā šīs te pašas sacensības notiek kaut kur citur, nu vienkārši paplašināt savu redzesloku. Protams, tas vienmēr ies arī ar treniņiem, un maksimāli tad, kad negribās iet uz to treniņu, padomāt, nu, kāpēc man negribās iet uz to treniņu, un es varu apgalvot kā ārsts, ka problēma vienmēr ir galvā, nevis jūsu veselības stāvoklī. Un līdz ar to vienkārši paņemat un uzvelkat to sporta tērpu un izejat ārā, jo tad, kad jau tu būsi izgājis ārā, nu, tad, ja pat ja tur līs lietus vai sniegs, nu, neiesi tu vairs atpakaļ, jo tu to sarežģītāko darbu uzvilci sporta tērpu jau būsi. To, ko es daru, kad eju ārā, es nekad neskatos, kāda ir laika apstākļi, jo, ja es ieraudzīšu, ka līs lietus, man būs vēl vairāk ar sevi jārunā, nu, kāpēc man tur ir jāiet, tāpēc es izēju un tad es apskatos, kas tur labs notiekas. Varbūt nu, ziemā es tā pastījos, cik ļoti -10 vai 20 grādi, cik kārtas jāuzvelk skriešanai. Bet augstums arī man neaturēja no sporta. Divas reizes gan es aizgāju uz sporta zāli un sapratu, es labāk skrienu -20 grādos nekā uz tā skreceliņu stundu, jo man tas likās vaiprāts. Tā kā pa lielam nepadodaties, darat regulāri to, ko jūs darat, un es apgalvoju, ka ļoti drīz jums visticamākais pievienosies arī visi pārējie mājas ģimenes locekļi, jo tad, kad sāku es, man liekas, ka 2 gadus skrēju es viena, tad pievienojās mans vīrs. Nu, protams, jaunākajai meitai nebija daudz izvēles, un man ir vecākā meita, kam ir jau pār 30 gadi, un viņa teica, es nekad jūs nesaprotu, šitik daudz skriet un par to vēl maksāt naudu. Un tagad viņa šogad skries pirmo savu Rīgas pusmaratonu. Tā kā nekad nesaki, nekad arī vislielākie skeptiķi tomēr mūsu trakajam pulciņam pievienojās. Un tā kā, lai jums visiem trakas idejas. Super! Paldies, tev, Ilva! Nu, tad tiekamies treniņos un citos garos izaicinājumos. Jā, jā. Ja kāds gadīsies, tad jau es to došu ziņu.